Mēs moču izbraucienā esam tikuši līdz Polijas robežai. Man 10 litri iegāja. Tas arī vairāk. Mēs kaut kur atbraukuši. Ļubai vai kas tur pa puiņu. Uz te Armandam kaut kāds itālieši. 700 kubika. Brauks kaut kur atrast naktsmājas. Biškiņ pabraukāja 350 km pa Lietu. Tik gāzē. Šitas pa litru ekonomiskāks ir uz bāgu. Biškiņ. Tā pa lielam viņu vienādi. Ko tas ar saviem stūbiem video? Kā iet ar mani? Ēdam brokastus. Jau guru šito toreiz noķert. Nauda paties. Ko? Mopēdu nomazgā. Mēs ir Ungārijā. Armand tev vajadzētu tur stūrīti pamīst. Labāk izskatīto. Man kā iet? Baigi labi. Krauč, mums šī 3. diena laikam jau. Jā. Vakar mēs izbraucam caur Ungāriju. Nē, kur mēs bijām? Tā nebija. Tu, kur tā Budapešta tur? Polija, Slovākija, Ungārija, un Rumānija. Un tagad mēs Rumānijā šodien iesim paskatīties sāli. Un tad jau parādīs, kā jums ir. Mums iedzēja bis, kaut kāda zirga jāja pa ceļu. Armand mēģināja suns noķert. Bet ēs suņi laikam tīri normāli. Tagad tādā vai mēs iet. Armandas kujā arī. Cilvēku daudz. Sāls. Rekot, kā vizuāli izskatās. Tas, kur mēs biekšu. Ar zirgiem kujā arī. Iegriež ratu. Armand, rekot, ceļojums var turpināties. Ir nauda.
O, reku, tur lejā ir cilvēki. Tas ir 8. jā. Vienīgi. Un tagad iesim traukšu. Mēs tev draugiem aplīmējam uzlīmes. Draugs tālāk. Tur. Ko? Bišķi, lai nav pa sauso. Uz ātru.
Ungārijas robežā. Šoreiz man vismaz nelamāja, braucot iekšā man bišķi palamāja, jo man tehniskā pasta nav līdzi. To vajag līdzi, tagad nopirkām viņeti. Mocim maksāja 10 eiro. Un tagad gāzīs pa Slovākiju. Nē. Ungārija. Kroč tur, kur Budapešta. Turien gāzīs. Kā mums te iet? Grūti, bet pa serpentīniem normāli pagāzēju. Šodien mēs mēģinās tikt līdz Zakaponai, kaut kur tajā reģionā. Armands kaut kur aizgājis pamīst. Kaut kur aiz Musser slēpjās, ja te nav kur pamīst. Un tā kaut kā. Kroč GoPro nosprāga. Labi, baterija laikam nomira. Un tā nebūs baigie video. Nu, vieglāk ir? Protams. Mazāk benžēdīs. Vieglāk. Jā, man ir ekonomiskāks nekā viņam. Labi, davai, mēs braucu tālāk. Mēs atlaidu uz kaut kādu ālu. Viņš te tulko. Nu jā. Kroču pālā mēs samaksāju 10 eiro. Tur ir kaut kas līdzīgs, tā kā kuldīgā. Un 1 kilometrs būs jāiet. 1 stundu laikam. 25 kilometri kopā ir garums. Un tas gudrīts rekuī. Tur pārējie skatās un smaida uz mani. Davai. Viņš jau nav. Gan jā. Tur jau ir rakstīts, lai Gan jā, lejā kaut kādu zāli, kur satiksies. Un reku peņš dzīt durām. Az egyik, ahol most bejöttünk, egy 51 méter magas szikafal körében, a másik pedig a Denevérágében járat. Ezek viszont már ősidők óta szedtük ki, és hallstatti emberek. A hallstattiak meglepő módon a barlangot temetkezik. Reku pusēs tur lejā. Kas tur ir? Vajag. Likās, ka bedre tur ir. Viss vai dara. Es jau godīgi domāju, ka te būs 5 metri. Jāiebāzīs degunu un ies ārā. Redz, kā ir tas tāds puks. Paskatās, cik ziņa.
Utána saját lámpákkal kell haladni egészen a Vöröstúli bejáratig. Viņš kročs stāsta, ka tur ir Szlovákija. A hosszú túra tartalmazza a Vöröstúli középtúrát teljes egészében. Nem jár sokkal, viszont biztosan tudjuk, hogy volt itt Kossuth Lajos, Petőfi, Csokonai, Tompa. Doma? Tā, tagad mēs vadīsim ekskursiju. Ārons aptiek, viņš nestāvs mūsu valodā, neko nesaprot. Jēzu, Jēzu. Nevar suvenīru paņemt līdzi. Piespēc zaļo pūli. A to jau ir gaismē. Laid mūs ārā. Nāc, lai. Kā attaisīs? Tā astāvīts attaisīsies. Domā? Tur nevar jau attaisīt. Nē, tu augšā nevar attaisīt. Armāns Malks. Nē, viņam šoreiz nesanāk. Jāgāja tagad, ka viņš atbrauks atpakaļ.
Aptiek sēdā. Aiz pa daudz. Armands nevar atrast, kur nolikt skūteris. Nu ko, ceļojums mums ir beidzies. Esi Kuldīgā. Un tā, nobraukuši mēs ir kopā. Es esmu 3850 nobrauc. Armands ir 4000 nobrauc. Ingūna, kur viņš brauc, es nezinu. Bet nu viņš jau vairāk nobrauc. Un tā kaut kā. Kā tā mums gāja? Pirmā dienā 350 km izlijām. Tad man bija šitas te mētels virsū. Bišķi slapš tāpat bija ar visu to. Bet tā jau vismaz pabraukt varēja. Bija arī diezgan silts, tāpēc arī nenosau. Bišķi izmir, bišķi kaut kur gāja slapjums. Olas vismaz slapis bija. Un kājas. Jo kājām viņš nav, nedara. Pirmā dienā mēs aizbraucām kaut kur līdz Polijas, zem Varšavas kaut kur bijām. Otrā dienā mēs iebraucām Rumānijā, caur Slovākiju un Ungāriju. Tad mēs palikām tur, Rumānijā. Un tad man pie tās tur, pie robežas man tur lamāja, jo man nebija tehniskā pasa līdzi. Nebija jau. Tad tieši tur kaut ko rumāniski lamāja. Es jau teicu, ka es nesaprotu, bet viņš bija aizrautīgs un es ļāvu viņam runāt. Un tad mēs 3. dienu pa Rumāniju braukāju, pa tiem kalniem, pa to Transilvānijas vai kā viņi tur sauc to ceļu. Tur, kur visi tur brauc un līmē tās nakļienes, es tur kaut kur uzlīmēju pa ceļam. Un tad mēs to izbraucām, to maršrutu tikai, un tad mēs braucām apakaļ uz māju virzienā un palikām Rumānijā. Arī pie robežas ar Ungāriju. Un tad nākamā dienā mēs braucām, tas ir vakar, jā. Vakar braucām no Rumānijas līdz Krakovai. Tur arī pa serpentīniem pabraukājām. Un tad jau šodien no Krakovas līdz mājām. Nezinu, 700, 800, cik tur sanāk. Galā mēs ir. Un tā kaut kā. Cerams, ka patiks šis video. Un Armands notrēc putniņu. Vienīgais bojā gājušais šajā ceļojumā. Govs arī bija uz ceļu. Tā viņš nebrauc virsū, putniņam viņš uzbrauc virsū. Aids arī bija uz ceļu. Rumānijā vispār tur uzmanība ceļzīme, zirdzīša ar karieti. Kroči tur bez zirgatiem, tur ar piekabēm mūc virsū. Bet tāds mēs 3 laikam redzējām. Tur par Rumāniju braukājot vispār liekas, ka tu sēdi kaut kādā meksikāņu seriālā, tur viss tās ielas, un tie cilvēki. Un tur bija viena ģimene pa musaru rakņājās. Armands teica, ka viņš šķiroja, bet diez vai. Kroči tā kaut kā. Paldies, ka noskatījies to video. Un tiekamies tad jau citos piedzīvojumos. Davai, atā.